Esmu Dace Brūna, strādāju Mālpils internāta pamatskolā jau 10. gadu. Man ļoti patīk strādāt ar bērniem, jo viņi ļoti daudz pasaka priekšā, ko viņi gribētu, un otrkārt viņi ļoti zinātkāri. Un ja viņiem nepatīk, viņi arī pasaka tas nē. Un ja viņiem atkal kaut kas ļoti interesē, tad viņi to paņem un paķer, un tu esi mājās pat nespiest, bet aizraujies līdz ar viņiem un dari kaut ko interesantu. Interaktīvo tāfeli viņi uztver kā saldo ēdienu papildus tam darbam. Tā kā šajā vecuma posmā vissvarīgākais ir dot dažādus vizuālos efektus vai vizuālo apmācību, kas ir dominējošā šī vecuma bērniem, tad es arī ļoti daudz piemērus un ļoti daudz lietas rādu tieši uz tāfeles, jo labāk ir vienreiz redzēt, nekā 7 reizes par kaut ko stāstīt. Šie matemātikas piemēri, viņi ir saistīti ar dzīvi. Piemēram, nāk hokeja čempionāts. Visi skatīsies hokeju. Mums arī reizināšanā ir hokejs. Meitenēm ļoti patīk Bārbijas, meitenēm ļoti patīk iepirkties. Tai pašā laikā ir arī jāzina, ko es varu, ko es nevaru, vai es mācīšu ātri aprēķināt. Tātad ir piemērs ar Bārbijām. Kura zina, kurš kažoks meitenē der tā ņem? Uzsit tādu draudzīgāku. 2 reizes. Ir. Bērniem ļoti patīk. Es teicu, ka viņi to sauc par saldo ēdienu. Un ļoti bieži, ja es redzu, teiksim, viņi ir saguruši vai viņi vēl nav pamodušies, tad es viņus arī stimulēju. Viņiem saku, tā, strādāsim čakli, būs saldais ēdiens. Bērniem ir arī tāda ļoti laba attieksme pret kļūdīšanos. Jo mēs arī kultivējam to, ka kļūdīties ir normāli, kas strādā, tas kļūdās, meklē, kur ir. Tātad nevis apstājies, es nevaru, es nemāku, bet es meklēju, kur ir pareizā atbildi. Un līdz ar to arī iemācos. 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi, un tas aiziet. Viņi parasti svētdienas rītos man raksta un saka, ko tu dari? Es viņam saku, es esmu izdomājis uzdevumu, piemēram, par hokeju. Kas ir jāatkārto? Jā, piemēram, tagad mums reizināšana iet diezgan smagi 2. klasītē. Un tad es viņam saku, mācies, man ir uzdevums par ezīti. Vai atkārto to un to, man būs uzdevums tāds. Un tad jau viņi atbrauc pirmdien un jau viņiem interesē, kur ir tas uzdevums.